Vienam aspektam gribu pievērsties, jo lielāko daļu jau ir mani kolēģi un citi izteikušies. Un tas ir par tiem 63 miljoniem vakcīnām. Un, ministre Līga Meņģelsone skaidroja, ka tas tā kā ritīgi neietekmē budžetu, bet jebkurā gadījumā tā ir valsts nauda un 63 miljoni ir 63 miljoni. Un, es paskatījos pieejamo informāciju. Izrādās, ka 2022. gada datus es neatradu, bet 2021. gadā mēs bijām apsolījuši, ka mēs pirksim par kaut kādiem 140 miljoniem. Un šie 63 miljoni arī ir faktiski, es saprotu, visiem Latvijas iedzīvotājiem, visiem, 2 miljoniem. Ja tā nav, tad sveicinu ministru precizēt, katram saņemt divas vakcīnas. Bet atcerēsimies, ka Covid ir beidzies. Un tad man ir lūgums, ieteikums Kariņa kungam, kurš runā šobrīd ar Bergmaņa kungu, un arī ministrei, doties steidzami uz Briseli, jo 63 miljonu dēļ ir vērts braukt un runāt ar Eiropas komisiju. Es saprotu, ka Eiropas komisija noslēgus tos līgumus mūsu valsts vārdā, bet atcerēsimies, ka ne jau Eiropas komisija izdomāja tos skaitļus. Pagājušā gada 15. septembrī sākās tiesas prāva pret Viņķeli. Par ko? Par to, ka viņa, esot veselības ministras amatā, neko nedarīja, tātad par bezdarbību, kā rezultātā cilvēki nevarēja laicīgi uzsākt vakcinēšanos. Man izskatās, ka šie 63 miljoni ir pilnīgs pamats arī uzsākt tiesas prāvu vēl pret kādiem, jo mēs pērkam vakcīnas, kuras tālāk mēs mēģinām Āfrikas valstīm ziedot, kaut kur atdodam. Iespējams, ka liela daļa no tām vakcīnām vispār utilizē. Un tāpēc, atgriežoties pie Kariņa kunga un pie ministras Meņģelsones, tad varbūt brauciet un sarunājiet, ka vismaz tas vakcīnas neražo un nesūta mums viņas nav jāuzglabā un jāpārsūta. Vienkārši samaksājiet tam kompānijām peļņas daļu, nebūs transporta izdevumi un citi izdevumi. Tās ir lietas. Vai tiešām izcils bija arī veselības ministras priekšlikums, ka par šo naudu saņem citas vakcīnas, un ir ļoti daudz, kas ir vajadzīgas. Bet tas, ko es teiktu, tā nav maza nauda. Ministri Čakš taisās slēgt skolas, un cik tur sanāk, 60 vai kā 10%, tas ir miljons skolai. 1 miljons skolai. Tā ir milzīga nauda. Un tāpēc, neiedziļinoties pārējā budžetā, es ceru, ka valdība kaut ko darīs, un pēc tam arī sabiedrība informēs, jo es domāju, ka lielākā daļa sabiedrība šo nesaprot. Kā var, zinot, kāda ir atbalsts sabiedrībā pret vakcināciju, un ar lielām mokām izdevās knap 70%. 71 laikam ir dabūjuši vienu devu, 69 divas. Ar lielām mokām. Ja tagad es prasītu pacelt rokas, es domāju, ka 20% no deputātiem varbūt būtu vakcinējušies šajā ziemā. Rudeni ieskaitot. Varbūt vēl mazāk. Tāpēc lūdzu rīkojieties un ietaupiet vismaz šo naudu.